Labvakar! Šodien es jums stāstīšu stāstu par maģisko zvēru skolu Bedres. Tātad ejam uz pirmo nodaļu. Mēs lasīsim. Protams, te ir kaut kādas ilustrācijas ļoti labas. Mēs izlasīsim pirmo daļu. Iespējams, jūs vairs to neatradīsiet, jo man ir pagājušo kanālu dzēsa. Varbūt iespējams vēl varēsiet atrast. Uzrakstīt grāmatu Karalis. Un jūs redzēsiet manu kanālu, tagad šo, kuru es jums tagad stāstu. Un varat arī citu atrast, kur būs vairāk arī filmas, kur būs kaut kas. Tātad pats pirmais, kas ir e-pasts sūtīts no Dakaras, Senegēla, Rietumāfrikas. No Mortimer Marinson@fly.com, tas ir neīsts. Come teacher Mary @mail.com. Halo Mary! Sēžu Dakaras interkafejnīcā. Apkārt liels troksnis, visi svin uzvaru kaut kādā futbola spēlē. Un bērni šeit klausās tik skaļo mūziku. Man jau sāk sāpēt ausis. Gribu ātri papildināt krājumus, salāpīt moskītu tīklu un tad pat taisno prom no pilsētas. Rīt braukšu uz Nikolo Koba Nacionālo parku. Nes, kas mani tur gaida. Cerams, ka mans omnibus nesalūzīs, ja kāds zilonis pieteiksies braukt līdzi. Ar sveicieniem Mortimens. PS. Atgādini saviem skolēniem par zvērstu. Tas ir svarīgi. Tātad tas bija vienkārši tāds intro tekstiņš. Tas bija tāds tā kā intro tekstiņš sākumā. Ja? Jūs paši zināt gaņoka. Un tā tad te ir karte. Karte viskaut kādas. Ilustrācijas ir ļoti daudz. Ļoti maz arī. Bet, te ir vairāk ko lasīt. Es jums varu parādīt vienu ilustrāciju. Bet, kad pa 2 vai pa 3 lapas pusēm ir kaut kāda ilustrācija, piemēram. Nodaļās sākumā ir kaut kāds, kā sauca, bildīte, ar ko ir tas saistīt, tāpēc arī, jā, tā. Pirmā nodaļa – noslēpums. Pirmdien ejot mājās no skolas, Ida un viņas lapsēns Rabats izdzirdēja vijoļu spēli. Gaisā virmoja lieka melodija, Ida pielika soli Mirjama. Viņa klusi iesaucās un tad atkārtoja vēlreiz jau skaļāk. Ida pazina šo mūziku. Tā bija daļa no Antonio Vivaldi 4 gadalaikiem rudens rāmas skaņas. Mirjamas mīļākais skandarbs. Ida metās skriet, Rabats pārsteigts rikšoja nopakaļ un gandrīz uzdrāzās meitenei virsū. Kad viņa strauji apstājās, jo tur zem lielas kastaņas Johana laukuma vidū, patiešām bija viņa. Idas labākā draudzene Mirjama. Viņa nebija devusi ziņu jau vairākas nedēļas, un tad vienkārši stāvēja te, savās punktotājās zeķbiksēs. Roka, vijole no 3 veidu koksnes, it kā vienmēr te būtu stāvējusi. Iegrimusi mūzikā, Mirjama dancināja lociņu par stīgām. Vijoles futrālis atvērts gulēja turpat blakus uz zemes. Cik skaista mūzika, murmināja Rabats. Kā jau ik viens maģiskais zvērs, arī lapsens spēja sarunāties ar savu uzticamības personu, savu cilvēku. Un viņa cilvēks bija Ida. Ida lepni pasmaidīja, un šajā brīdī vijolniece iesaucās Ida! Vijoles lociņš nočīkstēja. Mirjama palaikdamies metās pie Idas un tik stipri viņu apskāva, ka gandrīz iesāpējās. Man tevis tik ļoti pietrūka, viņa čukstēja. Ida klusi atbildēja, man tevis vēl vairāk. Mirjamas apskāviens bija tik silts un pazīstams, un viņa kā parasti smaržoja pēc abeļziediem. Tas bija viņas matu šampūna aromāts. Tomēr kaut kas bija citādi. Kopš abu draudzeņu
pēdējās tikšanās reizes daudz, kas bija mainījies. Ida tagad dzīvoja citā pilsētā, gāja citā skolā, bet pats galvenais viņai bija kāds liels noslēpums. Ida uzmanīgi atbrīvojas no skavām, Lapsens Rabats iebakstīja viņai ceļgalā locītavā un zinkārīgi uzlūkoja te otru meiteni. Ida viņam jau bieži bija stāstījusi par Mirjamu, un Rabats dega nepacietības iepazīties ar savas pavadones labāko draudzeni. Mirjam, ko tu te dari? Ida apjukusi vaicāja. Mirjama starojoši pasmaidīja pārsteigums. Man 2 nedēļas ir brīvas. Nav jāiet uz skolu. Brīvas? Ida pārsteigta atkārtoja. Tagad nav taču brīvlaiks. Mirjama pamāja un smaids paplatās līdz ausīm. Tieši tā, paklau, tu taču droši vien esi dzirdējusi par to trako bētu, kas nesen plosījās. No vienas puses viņa trakoti priecājās, ieraugot savu labāko draudzeni, senajiem laikiem, un vislabprātāk tuliņ pat uz vietas izstāstītu par pēdējo nedēļu satraucošajiem piedzīvojumiem. Cik vientuļa bija jutusies pēc pārcelšanās uz jauno skolu. Kā viedien klasē bija uzradusies Misters Morrisons, kurš izrādījās maģiskā zoo veikala īpašnieks. Kā viņš, Ida bija pieķerts viņas maģisko zvēru lapsu vārdā Rabits. Un cik ātri Ida sapratusi, ka Rabats ir pats labākais draugs, kādu vien var iedomāties. Taču Ida tuliņ atcerējās par zvērstu, ko viņa bija devusi Misteram Morrisonam un klases audzinātāji Miss Konflīdai. Tā vārdi izšāvās cauri galvai. Nekad nevienam apsolāmies nosacīt, kur zvēri maģiskie un brīnumainie mīt. Un arī zoo veikals maģiskais ir noslēpums, kas zināms mums un tikai mums. Noslēpums? Neapšaubāmi, taču Mirjama ir viņas labākā draudzene. Un labākajām draudzenēm nav savstarpēju noslēpumu, vai ne? Tu nemaz nepriecājies, Mirjama vīlusies jautāja. Ceļgaliem ļodzoties, Ida paskatījās uz Rabatu. Jau atkal viņa bija sajūta, ka Lapsens spēja nolasīt viņas domas. Mirjama noraizējusies, uzlūkoja draudzeni, vai viss ir kārtībā, Ida? Tu uzvedies kaut kā jokaini. Kāpēc tu neko nesaki? Ida smaidīja, cik ļoti viņai patika šī pļāputaša. Viņš ir bučmūlītis. Vai vēl atceries, kā mēs kopā gājām uz kino? Mirjama moži tērgāja tālāk uz vakara seansu. Mirjamas māte bija sēdējusi 3 rindas aiz viņām un neaizlaida abas no acīm. Taču to Ida draudzenei negribēja atgādināt. Nes, ko Mirjama sacīs par Misteru Morrisonu. Debestiņ, ko lai dara? Kopš Ida bija maģiskais zvērs, viņa bija atradinājusies pieņemt svarīgus lēmumus. Viņa pati, cik pazaudēja, ko lasīt, cik ļoti labprāta viņa pakonsultētos ar Rabatu. Taču Lapsens bija paslēpies zem gultas. Mirjama turpināja tērgāt. Tagad viņa bija tikusi līdz orkānam. Vējš pūta tik stipri, kad starpbrīdis mums pagalmā cepures rāva no galvas nost. Viņa stāstīja, un tad 5. stundas laikā visa skola tika evakuēta. Mirjama uzmeta Idas spilvenu gaisā līdz pa griestiem un atkal turpināja evakuētā.
Mūs visus izveda laukā un tūliņ pat palaida mājās. Ida saka, vai tu mani vispār klausies? Ida nervozi virpināja rudo matu šķipsnu, beidzot saņēmās un nopietni uzlūkoja draudzeni. Man tev kaut kas jāsaka, viņa paziņoja balsī, kas pašai šķita gluži svešāda. Tomēr es to negribēju teikt, Ida pateica. Cik foršiņš, Mirjama sajūsmā iesaucās. Tev ir suns? Viņa apravās un sarauca grumbās pieri. Tas taču nemaz nav suns, vai ne? Viņa nedroši uzlūkoja Idu. Tas ir rabats, mans lapsēdz, sacīja Ida un norijas siekalas maģiskais zvērs. Ida gaidīja, ka nu kaut kas notiks, ka zibens iespars istabas griestos un notrieks viņu gar zemi, ka viņas mati kļūs balti kā sniegs, kas saprāks loga rūts. Atlikusi pirmdienas daļa noritējusi pavisam citādi. Tagad runāja Ida, bet Mirjama lielām acīm un pavērtu muti klausījās Ida draudzenei pastāstīja visu par Ziemakmens skolu. Īstenībā tā ir gluži parasta skola, viņa skaidroja, ar sporta zāli un datoru kabinetu un tāda garā, bet mūsu klases audzinātāja ir Miss Kornflīda. Viņa nāk no Skotijas. Vau, Mirjama brīnījās, vai tie dzīvnieki ir noburti? Nu, apmēram jā. Misters Morrisons meklēja tos pa visu pasauli un savāca savu līdzi. Un tad mēģina tiem atrast starp cilvēkiem pavadoni. Vienīgi tad maģiskie zvēri ir laimīgi. Es biju pirmā no klases, kas dabūja tādu. Neticami, čukstēja Mirjama. Un satraukti staigāja šurpu turpu pa istabu. Jums nu gan ir labi. Un kurš būs nākamais? Ida paraustie plecus, to neviens nezina. Piepeši rabats skaļi iesmilkstējās un palēca malā. Mirjama netīšām bija paklupusi par viņu. Atvainojiet, Mirjama izbijusies sacīja. Es viņu dažreiz vienkārši neredzu. Es jau nepiederu. Viņa meklēja īstos vārdus. Skaidrs, ka apsola. Mirjama dedzīgi māja ar galvu. No uzbudinājuma vaigi viņai bija kļuvuši pavisam sarkani. Un Idai piepiši sametās mazliet šķermi ap dušu. Ko sacīs Miss Kornflīda, kad viņa līdzi uz skolu atvedīs draudzeni? Nu ko, paldies, ka klausījāties. Ar jums bija es, Inters Andersons, klausieties grāmatu kā arī Spotifyā. Visiem atā.